Daudz kur lietus apmācies, bet gribēju uztaisīt pārskatu par Silvanu Kohčangu. Tas ir kūrorts Taizemē, Kočanga sala, 3. lielākā sala Taizemē. Un tā kā citur tiešām ir plūdi, lieti. Viesnīca salīdzinoši liela, bet kas svarīgi šeit ir, kur 3 līmeņos zviļņi. Kur augšā noslēpušies tādi mazie numuriņi. Sanāk ar tiešo skatu uz jūru. Līdz tas sanāk. Ir labs restorāns, saulrieta restorāns, kajaki uz īri, abi 200 bāti, tas ir 6-7 eiro. Un te sanāk, tādas jaunlaulāto vakariņas. Kapsulas gan nav baigi populārās, bet smuks kadrs sanāk caur kapsulu. Taizemē cenas diezgan pieauga pēc Covid uz viesnīcām, bet jāskatās ir labie piedāvājumi. Tad var arī uztaisīt fotosesiju šajā šūpolē vai šajā šūpolēs, kad ir bēgums, jo tagad ir diezgan liels līmenis. Lielākais mīnus ir tā krasta līnija, kur varam redzēt 4 pakāpieni mūrēti, nedaudz slīd, bet nav tik traki. Bet tas tad arī ir šīs viesnīcas lielākais mīnus, tā jau skats ļoti forši. Un arī vieta salīdzinoši labi, nav tik tālu no pašas tās ostas, jo šeit ir jābrauc ar taksi, ar mašīnu. Tas sanāk vislabākais no Bankokas, jo ar lidmašīnu un to tas viss sanāk ilgāk, garāk, sarežģītāk un pat dārgāk. Tā kā šo viesnīcu noteikti var ieteikt. Ko darīt pašā Kočangā, tas jums pašiem nevarētu teikt, ka baigi interesanti. Bet sava egzotika ir. Katrā ziņā, ja gribās siltumā, tagad novembrī, un negribās, kur ir plūdi un lietavas, tad šis ir kā, manuprāt, labs variants. Viesnīca kalnā, vairāk līmeņi, un tu vari braukt vai no ar saucamo cable car, vai ar tādām golfa mašīnītēm. Cenas bārā ir ap 9 eiro. 350 bāti būtu 10 eiro. Visi klasiskie kokteļi. Tā kā arī, ja dzīvojat augšā, var brīvi nobraukt lejā, pasūtīt kokteili un sēdēt pie šī baseina un iet peldēties jūrā. Arī jūrā silts ūdens. Un baseinā silts ir baseins arī 2. līmenī. Paskaties Dievieta LV. Iepriekšējos video varbūt kaut kas būs no šīs te pašas viesnīcas. Silvana Kočangā iesaka Dievieta LV. Tik pa cenu gan vajag pasakot līdzi, jo šad tad viņi baigi paprasa. Un to viņš šeit māk. Baigi smuki. Negribās braukt prom, bet mēs šodien mainām viesnīcu.